Imant, čau! Čau! Tev esot jaunumi no Gustavberga. Jā, ļoti simpātisks Gustavberga jaucekrāns, gandrīz. Gribās pašam tādu mājās, nevis gandrīz, bet gribās. Rekur šitāds te, kā iztulis. Viņš ir tāda. Ar dušiņu šitā var ērtāk palaist. Bet rekur ir vēl viena feature, viņš ir ar sensoru. Ja tev nevajag daudz laist ūdeni, pieliec kaut ko fiksi, noskalo, viņš regulēs, protams, siltāks, augstāks, kāds nāks gaisa. Bet ir vēl viena, kā tas latviski būtu, feature. Var vienkārši ar rokturīti regulēt augstāk, karstāk, vairāk, mazāk ūdeni, kad tu traukus mazgā un tā. Bet, nu, ja tev nedaudz vajag, tu pieskaries, tu kaut ko fiksi noskalo. Protams, viņš ir energoefektīvs, viņam var iestādīt plūsmu, ierobežot, temperatūru ierobežot arī, lai nenāk karstais ārā, tā kā ļoti simpātisks. Ir arī melns līdzīgs ar sensoru šitāds. Viņam tikai nav lokanais pievads, bet melnā krāsā, kas ir moderni, arī sensoriņš, arī tāpat manuāli regulē un palaiž ūdeni. No Gustavbergs ar savu 200 gadu jubileju jaunumu izlaidis ārā. Tā kā jākrāj nauda, jāpērk. Jā, par naudas krāšanu es cenu pamanīju. 570 eiro, jā. Cena nav lēta, bet, nu, laba manta. Tas tāpat kā visas labas mantas labi maksā.